kārtējas Volvo dūmainības dēļ nevarēja iziet tehniskā apskate. Šobrīd mums ir Volvo 2015. gads, un viņam dūmainībā tehniskā apskate bija 4,3 un daļinās viņam 2 334 ar kapekam. Diezgan pamatīgās dūmas, un ko mēs konstatējam? Tad pārbaudījām programmatūru, viņš bija čipots. Pacelēja mašīnu, pacelēja, aiznugurē trūba pilnībā melna. Visa melnuma apaugusi ar sodriem. Pārbaudījām DPF, izurbējām caurumu, DPF ir vietā. Tad sanāk tā, ka kvēf filtrs pilnībā ir izbeidzies, un viņš tehniskas apskates iziet jau nākamā gada vispār nevarēs. Programmatūra bija mašīna čipotā, noņemam pilnībā čipu, restorējam failu atpakaļ uz oriģinālu, un mašīnai pamērījām dūmainību pēc čipa noņemšanas ar oriģinālu failu. Viņš iekļaujas normā, un tehniska apskate šogad. Viņam būs tātad pēc čipa izņemšanas 1,4, 1,3, 1,38 un vidēja vērtība 1,39 tehniska apskate izies. Bet nākamā gada ar dūmainību vajadzēs pārbaudīt vēl motoru, sakārtot sprauslas, saremontēt un salabot ekoloģiju, nomainīt QF filtru pret jaunu. Nav baigi stipri, atļaus ir miljons, ir 2 miljoni ar kapekam, tā kā saremontēt varēs. Tā kā lielākā problēma būtu tai mašinai nekorekts fails, un viņš līdz ar to nevarēja vispār iziet tehniskas apskates dūmainības dēļ. Tā kā failu noņemam nost, uztaisim oriģinālu, viss kārtībā. Ja tev vajag normālu, labu pārbaudīt vai sakārtot ekoloģiju, vai atpakaļ uzstādīt ekoloģiju, vai uztaisīt diagnostiku, vai pamērīt mašinai jaudu uz jaudas stenda, droši vari pieteikties pie mums. Autočips 277 44 725. Čau!